Šī rīta raidījumā iespējas un risinājumus uz sarunu esam aicinājuši ar lauksaimniecību un laukiem saistītus ļaudis. Iepazīstināsim ar jaunāko lauksaimniecības tehniku, pieskarsimies meliorācijas tēmai, runāsim par piensaimniecību, bet būs arī informācija mazas saimniecības īpašniekiem par jaunumiem sēklu pasaulē. Noslēgumā saruna par biodegvielas ražošanas attīstību. GCB Agri piedāvā visaugstākās kvalitātes lauksaimniecības tehniku. GCB Agri pagājušajā gadā bija vadošais uzņēmums GCB lauksaimniecības tehnikas pārdošanas Latvijā. Mēs esam tieši Latvijas uzņēmums, kura galvenā priekšrocība ir plašs gan lauksaimniecības, gan celtniecības iekārtu sortiments, ko mēs varam piedāvāt saviem klientiem. Tā ir ne tikai jauna, bet arī lietu tehnika ar plašu modeļu klāstu, kura var apmierināt jebkura cilvēka prasības. 21. maijā Tērvetē norisināsies pasākums Traktoru diena 2011, kur varēs klātienē redzēt ne tikai jaunu GCB tehniku, bet arī tehniku, kas jau ir sev pierādījusi vairāku darbu gadu garumā, nezaudējot savu kvalitāti. Šajā pasākumā būs redzami gan 7. un 8. sērijas Fast-Track traktori, kur jau 2 gadus ir nostrādājuši Latvijas lauksaimniecībās, gan arī 2. sērijas traktori, kas Latvijā ir reģistrēti tikai pirmo reizi. Līdz brīdim, kad GCB Agri uzsāka šo iekārtu popularizēšanu par Fast-Track, Latvijā nezināja gandrīz neviens, lai gan šie traktori izceļas ar lielisku vilktspēju gan uz ceļa, gan lauku darbos. Bet te būtu vietā jautāt, kāda veida tehnika pašreiz lauksaimniecības sfērā ir vispieprasītākā. Lauksaimniecības produkcijas kvalitātei būtisku lomu spēlē meliorācija. Nevienam nav noslēpums, ka no padomju laikiem ar to neviens nenodarbojās. Šī iemesla dēļ pašreiz ir akūta nepieciešamība pēc tehnikas, kas spēj veidot jaunu meliorācijas sistēmu vai arī atjaunot veco. Kā piemēram pavasara izstādē Rāmavā, GCB zīmolu pārstāvēja tāda nopietna tehnika kā ekskavators JS 220. Šeit jāuzsver, ka GCB tehnikas sortiments spēj nodrošināt jebkura pat visprasīgākā klienta vajadzības, ietverot gan celtniecības, gan lauksaimniecības darbu īstenošanu. GCB ir viens no nedaudzajiem ražotājiem, kurš spēj piedāvāt vairāk nekā 250 dažādus augstvērtīgas tehnikas modeļus. Pārdodot tehniku, GCB Agri pirmkārt klientiem apsola operatīvu un kvalitatīvu servisu. Turklāt jāuzsver, ka nopietnu tehnisku problēmu gadījumā tiek nodrošināta maiņas mašīna. Prioritāte ir sniegt iespēju klientam domāt tikai un vienīgi par savu darbu, rūpes par tehniskām niansēm atstājot GCB Agro ziņā. Servis strādā praktiski visu diennakti, izbraukuma mašīnas ir aprīkotas ar visiem nepieciešamajiem instrumentiem, diagnostikas iekārtām un elektroniku, kas ļauj veikt pilnvērtīgu remontu uz vietas pie klienta. Šogad GCB Agri tehnikas klāstam nākuši klāt vairāki jaunumi. Kanādiešu traktori Versatile no 190 līdz 575 zirgspēkiem ir nevien jaudīgi, bet arī nopērkam par samērīgu cenu. Tāpat GCB Agri piedāvā piekarnāmos un uzkarnāmos miglotājus ar 200 līdz pat 4200 litru tvertnēm, kā arī miglotājus pašgājējus līdz 6000 litriem, ko piedāvā angļu kvalitātes zīmols FarmGym. Kā vēl viens no jaunajiem piedāvājumiem ir jāmin Trelleborg agroindustriālās riepas un īrijas trēleri, jeb piekabes no tāda tirgus līdera kā GPM. GPM trēlerus izmanto nevien komerciālai darbībai, bet arī lauksaimniecībā piedāvājot tādu risinājumu, kas pilnībā atbildīs klienta kvalitātes un slodzes prasībām. Mums ir ļoti interesanta programma klientiem, kuri vēlas apmainīt vecu tehniku pret jaunu bez piemaksas. Piemēram, mēs mainām 5-gadīgu tehniku pret analogu jaunāku modeli ar 50% finansējumu un bez piemaksas. Šobrīd ir piemērotākais laiks apmainīt nepieciešamo tehniku, kamēr ir pieejami Eiropas finansējuma līdzekļi, jo drīzumā šādas iespējas vairs nebūs. Un novēlējums visiem zemniekiem nekautrēties griezties pie GCB Agri ar interesējošiem jautājumiem. Nav nepieciešams jau šodien kaut ko nopirkt, toties jums būs iespēja iegūt maksimālu informācijas daudzumu un saprast, vai pirkums ir tā vērts, un ja ir, tad kas spēs nodrošināt jūsu vēlmes vislabāk? Esat laipni gaidīti GCB Agri.
Latvijā aptuveni 90% zemju cieš no pārlieka mitruma, un ap 60% lauksaimniecībā izmantojamās zemēs ir izbūvēts nosusināšanas sistēmas. Šoreiz ieskatīsimies Latgales reģiona meliorācijas sistēmu eksploatācijas un uzturēšanas jautājumos. Šitā darbība uzsākās tā pilnvērtīgi 2008. gadā. Sākās pirmie projektu apgūšana. Un pašlaik arī turpinās to projektu apgūšana. Pašlaik mums ir kādi 8 objekti šogad darbībā ir. Tātad 2 novadgrāvji Krāslavas rajonā, 1 Ludas rajonā, 1 Rēzeknes rajonā un 2 Jēkabpils rajonā. Kreislītes aizsargdambja būvniecība uzsākusies. Jau ir izsludināts konkurss un gatavs projekts Kreislītes sūkņu stacijas rekonstrukcijai. 4 projekti gatavojas Prēļu rajonā, un pārējos rajonos ir pamazām. Latgales reģionā viens no lielākajiem darbiem pagājušajā gadā ir paveikts Lubānas ezera palu laikā salūzušo Kalngalu slūžu atjaunošanā. Pagājušajā gadsimtā Aiviekste tika padziļināta un iztaisnota, bet Lubāns iedambēts. Pēc Lubāna iedambēšanas liela daļa Lubānā ieplūstošo upju pa Mērānu kanālu, apejot Lubānu, tika ievadīti tieši Aiviekstē. Mērānu kanāls ir lielākais Baltijas valstīs, tā dziļums pārsniedz 10 metrus, bet platums 80 metrus. Aiviekstes iztekā ūdens pieplūduma regulē ar slūžām. Šis projekts sadalījās 2 daļās, jo mēs nevarējām novērtēt pilnībā situāciju tur, jo ļoti daudz, kas atradās zem ūdens līmeņa, mēs nezinājām, kas ir apakšā. Mēs aizbērām kanālu un noslēdzām viņu no visām pusēm un atsūknējām ūdeni. Tad atvērās tur diezgan nepatīkams skats, kad apakšā ir visvecā betona gultne, viņa ir bojāta un pat pārvietojusies pa vairākiem metriem. Tad jau sākās paši tie darbi. Jā, kad respektīvi sākām ar aizvaru demontāžu, jā, un tad demontējām veco betonu segumu, jā, izveidojām jaunu, un tad paši saviem spēkiem izgatavojām aizvaru, izkonstruējām viņu un samontējām. Firma ER&RS piedāvā plašu enerģētisko un rūpnieciski tehnoloģisko kompleksu un iekārtu servisu, apkalpošanu, remontu, montāžu, izgatavošanu, rezerves daļu piegādi, kā arī dažāda veida tehniskās un iekārtu darbības efektivitātes konsultācijas. Mūsu prioritāte tas ir, ka darbinieki, cilvēki, vide. Uzņēmumā strādā vairāk nekā 60 darbinieki, kuri palīdzēs jums risināt ar iekārtu uzstādīšanu, eksploatāciju, remontu un izgatavošanu saistītos jautājumus. Turpinot lauksaimniecības tēmu, iepazīstināsim jūs ar SIA zelta vārpa. Mēs jau strādājam 18 gadus. Ļoti daudz zemnieku jau mūs pazīst. Ir daudz mums klienti. Piedāvājam šādas agregātus, ar ko jau ar ražotājiem, ar kuriem mēs strādājam jau daudz gadus. Prece ir pazīstama, zināma. Šobrīd, ko mēs vairāk varbūt gribam zemniekiem pievērst uzmanību uz traktoru, kas saucās Farmers. Viņš ir praktisks, bez sarežģītām elektronikām, kur zemniekam tas ir ļoti īstenībā svarīgi, jo viņam ir jāstrādā, nevis jārisina problēmas ar sarežģītu tehniku. Traktors ir cenas ziņā arī pieejams. Traktoru varēja apskatīties izstādē, bet ikdienā to var redzēt Cēsīs Tirgoņa ielā 8. Ja kādam no zemniekiem rodas kādas problēmas, tie vēršās pie zelta vārpas darbiniekiem un tālāk jau uzņēmums komunicē ar pašu ražotāju un problēmas tiek novērstas. Visi, kas iegādājas pie mums šo tehniku, lai viņiem labi kalpo, lai viņi ir apmierināti un, protams, lai pie mums atgriežas. Uzņēmums Kurzemes sēklas ir labi pazīstams gan dārziņu un puķu audzētāju aprindās visā Latvijā, gan Igaunijā, gan Lietuvā. Lieliska sadarbība Kurzemes sēklām ir izveidojusies ar daudziem partneriem šķirņu selekcijas un pavairošanas firmām visā Eiropā. Mūsu uzņēmuma lielumu nodrošina arī tas, ka mēs spējam ātri norēģēt uz mūsu pircēju pieprasījumu. It sevišķi tas ir fasēšanā. Jo, teiksim, lai saglabātu kaut cik nedaudz to cenu pieņemamā līmenī,
teiksim, viss produkts būtu jāpērk vairāk lielos maisos un jāfasē uz vietas. To mēs šo problēmu esam atrisinājuši jau, un nākušajā gadā mums būs 20 gadi, kad mēs šo veiksmīgi arī darām. Un mēs daudz roku darba esam aizstājuši ar mašīnām. Kurzemes sēklas piedāvā arī daudz jaunumus. Piedāvājumā ir violetas krāsas burkāni, garšaugu klāstā ir lakšu sēklas, sarkanzīslas kābene, tā aug lēnāk, bet ir mazākas kābeņskābes, ļoti liels tomātu sēklu piedāvājums. Ir piedāvājumā arī koniskie salātu kāposti, ir jauna paprikas sēkla, Tofgirl. Piedāvājums ir liels un tajā orientēties palīdzēs Kurzemes sēklu veikala pārdevēji. Saņemsiet visus vajadzīgos padomus, ko un kā kopt. Jo katrs iepakojums ir kā sava veida uzņēmuma kvalitātes rādītājs. Visas šķirnes, kuras kompānija tirgo, tiek reāli arī pārbaudītas, proti tiek iesētas uzņēmuma siltumnīcās. Starp citu, Rīgas centrāla tirgu ir iespēja iegādāties visu SIE Kurzemes sēklas sortimentu. SIE Avoka darbinieki savu pieredzi uzkrājuši daudzu gadu garumā un 2009. gadā nodibinājuši savu, tie ģimenes uzņēmumu. 2010. gadā sasniedzot jau €1 miljonu apgrozījumu. Viens no veiksmes faktoriem ir pašu zelta rokas un izplatītās tehnikas unikalitāte un kvalitāte. Esam pārstāvi tādiem labi pazīstamiem brendiem kā Alvan Blanche, kas ir unikālu graudu kalšu ražotājs, Privé, Franču graudu tvertņu ražotājs, tāpat Mihal, arī tvertņu ražotājs gan no Polijas. Kalšu ražotājs Akron, Zviedrija, Sobi, transportieri no Dānijas, kausiņu elevātori. Tāpat Arai, kas ir arī kausiņu elevātoru, graudu kalšu, ķēžu transportieri ražotājs. Bet šajā stāstā īpaši jāizceļ Alvan Blanche nepārtrauktās plūsmas graudu kalte. Alvan Blanche graudu kalte ir atšķirīga ar to, ka ir iespējams kaltēt pilnīgi jebkādus birstošus materiālus. Jo viņa nav, šo te graudu plūsmu nenotiek kolonnā, bet gan horizontālā virzienā, varētu teikt, 2 kaltēšanas galdiem. Un uz šiem te galdiem graudi nesablīvējās, viņi nekur nesasprūst, līdz ar to neveidojās saucamie karstie punkti, kas rada ugunsbīstamības risku. Tad graudi šādā veidā netiek pārkaltēti. Un tās kontrolas iespējas un variācijas, pats galvenais graudu mitrums sākotnējais, kas tiek iepildīts graudos, var sasniegt pat 30%, kas noteikti nav iespējams izdarīt šajās te populārajās šahtu tipu kaltēs. Ņemot vērā to, ka mūsu laikapstākļi ļoti līdzīgi Anglijas laikapstākļiem, kur šīs kaltes tiek ražotas, tās problēmas, kas šeit Latvijā ir nokļūt ražu, ir pilnībā atrisināts, jo viņiem ir ļoti līdzīga tā situācija. Interese par šīm te kaltēm no zemnieku puses ir ļoti liela, tieši tāpēc, ka viņas ir tik universāls, ka tur nav tikai graudiem, viņas paredzētas, var kaltēt sēklas, sēneles, visus birstošos materiālus, pat šķeldu var kaltēt, pilnīgi visus materiālus. Visai tehnikai SIE Avoka darbinieki garantēs servisu 12 stundu laikā jebkurā Latvijas vietā. Sarunu par piena nozares attīstību risināsim lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā Māršava Valmieras pusē. Kooperatīvs Māršava ir dibināts 2008. gadā. Dibinātāji ir 5 saimniecības. Patreiz jau mēs esam šos nepilnos 3 gados izauguši līdz 60 biedriem. Un piena apjoms, ko mēs pārdodam, ir 45 tonnas piena dienā. Pienu mēs pārdodam tikai un vienīgi Latvijas pārstādes uzņēmumiem. Mēs nevienu kilogramu neesam izveduši no Latvijas laukā. Pašlaik mēs sadarbojamies tikai ar vienu pārstrādes uzņēmumu, tas ir Rīgas piena kombināts. Esam ļoti apmierināti ar šo sadarbību, tāpēc, ka viņi ir ļoti pretimnākoši, vienmēr laipni un nauda vienmēr ir kontā tieši tad, kad viņu vajag. Vēl mēs piedāvājam saviem saimniekiem dažādu preču, lopkopības izēvielu un lopbarības piegādi. Un kā arī mēs esam Amerikas lielākā fermu kataloga NASCO izplatītāja Latvijā un piedāvājam brīnišķīgu līdzekli, kas ir digitāliem dermatītam, kas ir ražots Kanādā, bet viņš nāk pie mums no Anglijas. Mums ir arī tāda saucamā pašpalīdzības kase. Mums ir, kā jau teicu, preču tirzniecība, kur arī ļoti labi nosacījumi. Tā mēs darbojamies, lai mums visiem būtu labāk. Mēs strādājām
pēc viena principa, mums ir vienota stratēģija mūsu kooperatīvā. Tas nozīmē, visiem biedriem ir vienādi pienākumi un visiem biedriem ir vienādas tiesības. Tas nozīmē, ka mums visi biedri saņem vienādu samaksu par pienu. Noteicošais ir tikai kvalitāte. Daudzos gadījumos jau mūsu zemnieki ir daudz labāki nekā Rietuma Eiropas zemnieki. Ja mums būtu tādi paši atbalsta nosacījumi, visa Eiropa būtu pilnīgi mūsu ēnā.